Kāpēc gājputni vairs nelido prom? Vai tās ir globālās sasilšanas sekas? Ko darīt, ja pēkšņi uznāk augsta ziema, tāda kā šī? Vai putni ir jāglābj? Rīga, Arkādijas parks, -15. Mazā ūdens pleķītī enerģiski peld meža pīles un ik pa brīdim kāds cilvēks atnes viņām barību. Šie vairs nav raduši aizlidot, un kaut kā viņiem ir jāizdzīvo, viņiem jāpalīdz ir tagad ziemā. Daudziem putnu barotājiem šķiet, ka prom nelidojošo gājputnu skaits ar katru gadu kļūst arvien lielāks. Citi domā, ka tas saistīts ar globālo sasilšanu. Savukārt ir versijas, ka pilsētā ir siltāks un putni tiek regulāri piebaroti. Ļoti daudz cilvēku šeit nāk, un viņi ir pieraduši pie tā, droši vien tā, ka šeit viņi pieradināti jau pie tā, ka viņus baro. Pie loga zīlītes. Vai tās vajag tagad ziemā piebarot vai nē? Ko par to saka ornitologi? Nacionālā dabas muzeja ornitologs skaidro, ka prom nelido tikai ļoti maza gājputnu daļa. Arī priekšstats, ka pilsētās ziemojošo putnu skaits pieaug, ir maldīgs. Un putni paliek pilsētā, tāpēc, ka īpaši ūdensputni, ka viņus piebaro cilvēki. Tas pašas meža pīles, paugurtnābie gulbi, jo viņi uzticas, zina, ka pabaros, un tāpēc jau arī paliek. Šogad, kad ziema ir augstāka, palicēji ir mazāk nekā iepriekšējās siltajās ziemās. Sākoties stipram un pastāvīgam salam, daļa putnu aizlidoja uz siltākām zemēm. Putni koncentrējas vietās, kur palicis vaļējs ūdens. Tādu vietu ir maz, tāpēc rodas iespējas, ka putnu ir ļoti daudz. Ūdens nav aizsalis, kaut kur drusku, un tur daudz putnu, viņi visu laiku kustas, un tas neļauj tam pleķītam aizsalst. Ornitologa attieksme pret putnu piebarošanu ir neviennozīmīga. Ja tagad cilvēki pēkšņi pārtrauktu putnus piebarot, daudz no viņiem ietu bojā. Taču ideālajā pasaulē cilvēkiem putnu dzīvē iejaukties vispār nevajadzētu. Tas būtu vispareizākais, bet cik mēs jau gadus nerunājam par to, tāpat cilvēkiem. Ja gulbis vai pīlīti piepeld, tad grib, lai pabaro, un tad cilvēki skaits, ja ir māja pie ūdeņa vai mazdārziņa, visi grib pabarot, un tad baro, un pēc tam jau neviens nesako līdzi, kas notiek. Šāda dramatiska situācija bieži veidojas vasarnīcu rajonos. Vasarā, rudenī putnu barotāji ir daudz, bet ziemā tur neviens vairs nebrauc un barības arī vairs nav. Pilnīgi bezizēja gan tā nesot. Ja putns ir vesels, tāds paēdis, tad viņš arī var aizlidot arī ziemas vidū. Piemēram, pīles mēs nepētījām, negredzinājām Rīgā, bet gulbjus gan. Un tad tur bija mums diezgan daudz atradumi, ka janvārī ir te gulbis ar gredzenu, un pēc dažām nedēļām viņš ir Polijā vai Acē vai Dānijā. Pateikt, kuri putni prom nelido, gudrākie vai slinkākie, to tā īsti nevar. Katrs izvēlas savu izdzīvošanas taktiku. Riskē gan tie, kas migrē, gan tie, kas izdomā pārziemot uz vietas, tā ka te ir dažādas stratēģijas. Arī priekšrocības ir abos gadījumos. Piemēram, prom nelidojošie melnie strazdi vienmēr ieņem labākās līgzdošanas vietas. Tie tēviņi, kam ir atgriezīsies pārējie no Francijas masveida, viņš jau te dziedās, jau, ja būs, silts februāris vai marta sākums, viņš jau ieņems vietu, būs jau savu posteni un gaidīs tās mātītes. Barot vai nebarot putnus ir katra paša ziņā, tikai svarīgi atcerēties pašu svarīgāko. Ja esat sākuši to darīt, tad nedrīkst pārtraukt līdz pat ziemas beigām, lai pie barības pieradušie putni neaizietu bojā.